Tad čau. Šodien ir pagājuši kādas 3-4 dienas kopš ielējām. Jā. Tātad pa lielam liela cauruma nav. Drusku baidījos, kad būs kaut kur tāda gaisa cauruma. Nu, te, protams, ir kaut kāda nemāku es tā betonu taisīt, lai tur nebūtu, bet jā, šito aizpildīšu vēlāk ciet. Bet, nu, pa lielam, jā, visādi būgruši te apakšā kā drenāžies. Pa lielam viss, kas zem zemes, man ir vienalga, kā izskatās augša. Jā, te ir drusku izspiedies. Bet, nu, nav nekas spīdošs, bet būs normāli, es tā domāju. Sliktāk jau nebūs. Jāpārbauda līmenis būs. Tagad jārok tālāk, jā, pūcis ļoti labi strādā. Cerams, ka viņas viegli varēs noņemt nost. Sen nebija pūtām strādājis, bija aizmirst, cik daudz viņas izplašās, tā kā. Jā, te visu laiku ūdens, tas ir no tā, ka te nav noteks vēl uzlikts. Nekas, tās ir procesā viss. Viss ir procesā. Un tagad man vajadzētu šito visu atsist vaļā. Jā, te vairs delta nelikšu uzreiz nākamajā. Savādāk darīšu, bet... Nu jā. Trausls, ja ir plāns, tas betons, vai viņš nav pietiekami sacietējis, it kā jau. Nu jā, betons 30 dienas cietē, tagad vajadzētu būt viņam kaut kādai stiprībai iedotai, jo vēl tas plastifikators ielikts, kas tas arī drusku iedod ātrāk sacietēšana, it kā tur rakstīts. Bet jā, tagad jānoņem man no šis te puķiks, šī plēja, un tad jāturpina nākt tālāk. Nākamo posmu arī tikpat daudz uztaisīšu, tik cik te būs drusku mazāk, jo man jāielai ar te. Nu, cerams, ka viss sanāks labi. Tā kā izskatās, nu tā. Vēl nāks 2-3 cm putaplasts ekstrudētais, ar to arī varēšu varbūt kaut cik pielīdzināt. Tātad paraku drusku. Un jā, centos tagad drusku vairāk izrakt. Pirms tam es to baigi nedarīju. Tagad drusku vairāk vieta arī. Tad es baigi steidzos. Tagad drusku centos parakt to pēdu. Nu, vairāk es īsti nevaru. Tad man jāņem riktīgi mazā lāpsne. Tur cirtni jāsit. Ja tiešām grūti nāk ārā. Bet varbūt vēl parakšu. Tagad es gribu armatūru. Nekādu armatūru naglas sasist. Tad šāda sistēma, kerčers, perforators vajadzīgs. Nopirku māju dārzā tagad mazāku. Piecinieks no lētajiem urbiem vienīgais, kas bija. Tā, lai
Nu jā, šitas varbūt sešnieks derēs, bet, nu, tā, lai šajos naglas var bez dībeļiem sist, varbūt. Varbūt vajadzēs dībeļus. Nevar zināt. Bet jā, tagad sasistīšu tā, lai man nav tā, ka tas akmens, kas man izkrit ārā, tā, kad es centos tos armatūru likt klāt un locīt. Jo tā, ka es ar karčaru noiešu, diezgan jaudīgi iet, īpaši to akmens virsmām paredzēto galvu. Jā, cerams, ka viņš to visu puts liekās nostīs nost, un cerams, ka viss būs labi. Bet vispirms jāsalikšu šo armatūru, lai viņi tā kā tur kopā, lai nekrīt. Nu, tāds plāns, nezinu, kā būs, bet tie redzēs. Tad no iekšas izskatās šādi. Te vienkāršāk raksta. Jā, pagaidām. Nākamā diena. Jā, paraku no rīta drusku dziļāk. Pa dienu lija, tagad ir 2. No rīta vairāk lija. Tāpēc baigi nespēju uzlikt tikai vienu veidu paspēju. Jā, bet pa laimi nekas daudz nebija izsmēli, tur 1-2 spaiņi.
Šis baigi palīdz. Šajās te, kad bedri dziļāk, nākamajās arī tā taisīs. Tikai bedri, kur satek visu. Un jā, tagad vismaz ir normāla plakne, pie kuras piesaistīt visu šo te. Jo pirms tam nebija tā, un tad tas bija sliktāk. Varbūt te būs labāk, cerams. Te jau redzēs, bet jā, jāliek nākamais veids. Vispirms tagad salikšu šajos lielos plienekmeņus, ko es dabūju ārā. Plāns ir viņas drusku pabāzt apakšā, lai uz tieri tā kā pēda strādā. Nezinu. Te jau redzēs. Kā būs, tā būs. Tātad šādi izskatās. Šoreiz drusku vairāk pacentos. Ieliku to dēli, lai tās abas plātnes savienot. Un jā, cerams, ka būs labāk. Šis bija pietiekami normāls. Te jau es ieliku viens vītņas stiens, otrs. Te bija tikai viens. Te es arī nevarēju īsti divus ielikt, man nebija jēga, jo es tajā stūrī nemaz netieku. Te gan es tieku abos stūros un ilgāk pavadīju. Bet cerams, ka būs tā vērts. Varbūt vienkārši nav jēga šo darīt, bet kas darīs, darīs. Pēc
betona ieliešanas veidnī. Un sacietēšanas izskatījās šādi. Šis otrs slējums. Tālāk arī viss pārējos atlikušos slējumus veids šādā pašā stilā. Šajā gadījumā vienīgais, kas mainījās, bija tas, ka bija vieglāk izrakt ārā šos akmeņus, jo tur praktiski viņi nebija. Līdz ar to tur palika tikai tas viens lielais akmens. Un nācās vairāk betona lieta. Un arī pacelt drusku stūri uz augšu, tas bija iesēdies. Ceļot stūri, es to lielo akmeni gandrīz pilnībā iegremdēju zemē iekšā dēļ tā svara, bet savādāk nevarēja. Līdz ar to tur man tā kā stūrakmens ir, var tā teikt. Un jā, aptuveni šādi izskatās tas gala rezultāts. Nav baigi taisns vai perfekts, bet priekš manis pilnībā apmierinoši. Jā, šādi aptuveni tas viss notiek, tā kā ielai apsedzu ar plēju, kas tur bija, lai vienkārši nežūst tik ātri ārā. Stūris bija drusku sarežģītāks, jo tur vajadzēja vairāk gan betonēt, gan ņemt ārā. Gribēju viņu to stūri kā viengabalu taisīt, līdz ar to nācās no abām pusēm rakt. Šādi aptuveni sākumā izskatījās, ieliku stūrī, pirms tam ielietas betona bloks, kas vienkārši metējās apkārt. Un centos pacelt arī stūri drusku augstāk, lai var vieglāk ieliet šo betonu, jo viņš bija 2 cm pa zemu. Un veicot šos darbus, izdomāju nozāģēt šo te brūsu. Un atklājās tas, kad tiešām bija tāda kā naudas skaņa, un es neticēju, bet jā, bija ielikuši mājas celtniecības laikā cilvēki šos te naudu. Kapeiks, nekas ļoti vērtīgs, bet priekš manis tas ir ļoti vērtīgs, jo, vismaz tagad sapratu, cik māja ir tiešām veca, un šis ir viena no retajām lietām, kas renovācijā ir foršāk nekā jaunā būvē. Viss pārējais ir pilnībā daudz sarežģītāk, dārgāk un grūtāk, bet atrast šāds dārgums, tas ir tiešām ļoti patīkam un man diezgan liels priekš bija. No otras puses arī tas lika saprast, ka māja ir vecāka nekā bija domāts. Pirms tam bija rakstīts zemes grāmatā, ka māja nodota eksploatācijā 1909. gadā, bet šīs kapeikas liek domāt, ka tas ir krietni ātrāk. Viņa tikus celta, jo pirms tam arī viņa Latvijas laikā renovēta un papildināta, bet oriģināli varētu būt viņa ap 1880. gadiem, jo klēts ir zemes grāmatā rakstīta kā 1888. gadā. Un es pieņemu, ka ap to laiku arī varētu būt māja celt, jo, kā var redzēt, kapeika jaunākā ir no 1865. gada, jā, kas ir diezgan iespaidīgi. Protams, viņas var būt izmantotas jau, tas nenozīmē, ka tajā gadā tika māja celta, bet ļoti iespējams, kā ap to laiku. Tad turpinot pa stūra nostiprināšanu, ar Donkratu centos pacelt, bet problēma tā, ka viņš visu laiku gāja zemāk zemē iekšā, un diezgan ilgi nācās viņu to stūri celt. Un, jā, šādi izskatījās, kad jau biju izņēmis liekos akmeņus, izracis liekās lietas, un jau ielicis šīs armatūras, kuras 2 gabalus izlocīju 90 grādos, lai tā kā būtu viņas viendabīgi sasaistīt to stūri. Armatūru šeit izmantoja resnāks, 10, un man bija 14 viena palikusi, un to arī ielika iekšā. Jā, diezgan daudz bija jāizpilda masa, tāpēc lika iekšā arī akmeņus un mazgāts. Un šajā stūrī es taisīju savu tādu kā līmi, bija noskatījies šajā te
YouTube'ā, kā labāk sasaistīt betonu vienu ar otru, jo betons it kā viens ar otru tik labi nesasaists, ja viņš nav vienā lējumā. Tāpēc izdomāju šo te noklāt ar šo lateks līmi, sajaukt ar cementu un ūdeni. Tur baigi mana recepte bija 1:1:2, respektīvi 1 ūdens, 1 tās līme un 2 cementi. Bet baigi precīzi es tur nemērīju, vienkārši uztaisīju tādu kā pļuru un izsmērēju pret šiem te cementa blokiem un iepriekšējiem lējumiem, pirms atkal lēju iekšā. Un arī nosmērēju šos akmeņus un armatūru, it kā viņš arī palīdz. Bet, tas ir tikai tāds mans eksperiments. Protams, tieši brīdī, kad jau gribēju likt veinu virsū un domāt par betonēšanu, bija jānolīst gandrīz mēneša normai 2 stundu laikā. Šādi izskatās vidējā situācija, ka es cenšos rakt tālāk tranšai. Šī zeme īsti nelaiž prom to ūdeni, nav kur viņam palikt, līdz ar to bija racis vaļā to tranšai tālāk un netīšām uzsitu pa iepriekšējo pamatu, ielieto un zem viņai tā šķēmkārta, man 10 cm. Un tad tur noticēja viss ūdens, kas bija laikam uzkrājies. Tāpēc arī ierīkošu šo drenājušu cauruli gar pamatiem, lai tam ūdenim ir kur noticēt. Un plus vēl bērši ciet nevis ar to pašu zemi, bet ar grāns maisījumu. Ne to tīrāko, bet vienkārši būgražiem un granti, lai būtu vieglāk tam ūdenim noiet prom. Vismaz tādi man tagad plāns. Nezinu, cik labi strādās, bet cerams, ka strādās labi. Tad šeit var redzēt, cik daudz es sanāca man iebetonēt 2 mēnešu laikā. Un te teikšu uzreiz, ka šis nebija tā, ka es visu laiku tikai pie šī projekta ķēros. Man tur ir apkārt 10 citu dažādu projektu, pie kā es strādāju, un tur to pašu klētu atjaunoju, un vēl šis vienkārši tas darbs, ko es cenšos sev piespiest darīt, jo, savādāk īsti nevar tālāk sienas jātais un viss jumts, bet, jāsāk laikam ar pamatiem. Un kopumā pār izmaksām un visu materiālu, darbu darīju pats, un līdz ar to es ietaupīju, bet kopumā uz 1 metru aiziet kaut kur pusotras maisas man cementu, 3-5 kilogramīgais. Kopumā var rēķināt ap 50 kilogramiem uz metru. Armatūra aiziet metrā, arī tur tie 4 metri aiziet armatūra vismaz, ja ne visi 6. Un tas savilcē vēl visādas lietas, plastifikators, bet galvenais te ir tas darbs, kas ir diezgan liels tieši priekš rakšanas, bet te īsti nevar izrakt nav rentabli iznomāt to ekskavātoru, lai izraktu, jo, ja es izrakšu visus 7 metrus, man tā māja vienkārši izjuks. Vismaz man tā liekas, ka tur tāpat man pa 2 metriem jātais uz priekšu. Un nekas, gan jau ar laiku sanāks visu. Šie gan ir tikai aptuveni 9-10 metri, ko es esmu iebetonojis pa šiem 2 mēnešiem. Un kopējā mājas, tā kā perimetrs ir 70 metri, tā kā ir ko darīt, būs ko darīt. Bet, cerams, ka šo nevajadzēs darīt atkārtot, vismaz ne manā dzīves laikā. Tā kā šis tāds bija mazs apskats par to, kā man gāja ar šiem pamatiem, tīri liešanas daļa. Nākamās daļas jau būs par siltināšanu, drenāžu un varbūt pat pieķeršos pie sienas, nezinu. Šis ir aptuveni tik tālu, cik esmu ticis tagad līdz augustam. Tā kā paldies par visiem komentāriem, ieteikumiem, un es centīšos viņus izmantot jau nākamajās reizēs. Un paldies par skatīšanos.